Latvijā ir sācies pavasaris, un 1. martā Rīgā Kongresa namā notiek Nacionālās kino balvas pasniegšanas ceremonija Lielais Kristaps. Piedāvājam jums ekskluzīvas, interesantas intervijas ar nominantiem, ar apmeklētājiem un, protams, ar balvu ieguvējiem. Esam satikuši vienu no šī vakara iespējamiem galvenajiem varoņiem. Cik daudz tev nozīmē šis pasākums un tas, cik balvas tu dabūsi? Priekš manis galvenais ir bez izlikšanās skatītāju atzinība, mīlestība, tas, ka viņi atnāk uz kinoteātri. Es zinu, es pats esmu bijis žūrijās, ka ir tas viens brīdis, kurā ir izvēlās 3 ir pa vienu filmu, 2 pa otru, un tas izsaka kādu balvu, vienmēr kāds kompromiss. Un man arī godīgi jāsaka, priekš manis, man būs mīļākā filma šī, priekš manis būs milzīga bauda, ka Adele ir atnākusi pirmo reizi uz Kristapu paskatīties, kā notiek kino pasākums. Brāļiem Ābelēm arī viņa filma būs mīļākā, Zariņai viņa mīļākā filma. Un tā tam ir jāpaliek. Katram mums ir jātic savām filmām, un tām filmām jābūt skatītājiem. Balvas tas nāk kā kaut kas papildus, kas, protams, ir ļoti patīkami, bet tie ir svētki, ko nosvinēt kopā ar komandu, kas tos visus gadus ir kopā darījuši. Bet tomēr, ja man tevi bišķīt tomēr jāpaspīdzina, kuru balvu, kuru nomināciju tomēr visvairāk kārojās? Ja tu jautā man, tad es tev saku, man pienākās mūsu komandai pilnīgi visas balvas. Jo skaidrs, ka man ir labākā grimētāja, man ir labākie aktieri, tieši otrādi. Tas, ka nav nominēts vēl Jēkabs Reinis, ka nav nominēta Adele, man ir vēl dusmas par to. Ja? Man liekas, ka viss pienākās man. Bet tā ir jājūtās katram režisoram, kas taisa savas filmas. Cik galu galā pēdējie dati, cik ir noskatījušies šobrīd tavu jaunāko filmu cilvēku? Ap šo brīdi vajadzētu būt 140 000 apmēram jānāk uz kinoteātri. Pa laimi kinoteātri vēl rāda. Saprotu, ka tas jāredz uz lieliem ekrāniem, tā kā cilvēki vēl nāk. Un es ceru, ka tie, kas šo skatās un vēl nav paspējuši, ietekmēsies un aizies. Kādas pirmās sajūtas atrasties šādā lielā nozīmīgā pasākumā? Prieks. Man ļoti īstenībā, kad es aizgāju uz to filmu, es esmu ļoti pateicīga Zintaram par to, ka es atnācu šejieni, jo man sapnis bija vispār būt izjust sevi, vecajos laikos. Un man sanāca, un es biju tik priecīga par to. Vai tu arī mācies kaut kur aktieru meistarību, vai tā tev bija pirmā pieredze? Pirmā pieredze. Es pirms tam biju reklāmās, bet šis pasākums bija vienkārši ideāls. Droši vien režisors sev ir apsolījis lomu nākamajās filmās. Jā, es vēl joprojām skatos Adele un brīnos, kā viņa mainījusies kopš laika mēs viņu filmējām. Protams, cilvēks, kurš tik mērķtiecīgi nenogurstoši strādā, būtu bauda strādāt vēl kopā. Šodien svētdiena un it kā svinīgs pasākums, bet vai darbs jau ir sācies pie nākamās filmas, vai varbūt jau turpinās ko citi cilvēki, kā saka, neredz backstage'ā? Jā, un šoreiz ir tās veiksmīgais gadījums, ka es esmu sācis strādāt pie nākamās filmas paralēli šim, un nebūs vairs tā milzīgā pauze starp filmām. Un mēs tuvojamies tam, lai sāktu filmēt filmu par Leģionu. Vēl viens Latvijas vēstures stāsts, kas ir neizstāstīts jau pārāk ilgi, un es jūtu tādu personīgu atbildību turpināt stāstīt šīs Latvijas vēstures lapas puses, kas citiem ir neērtas, bet mums ir jāzina. Paldies tev, lai jauks vakars! Paldies tev! Šajā Lielā Kristapa pasākumā esam sastapuši arī politiķi, Saeimas deputātu un jāsaka arī kristieti. Kādi ceļi ir atveduši tevi uz šo kino pasākumu? Tātad uzaicinājums man ir no Lielā Kristapa, arī no kultūras pārstāvjiem, politiķiem, kas ir pārstāv kultūru politikā. Un kā dalībniekam, jeb Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisijas loceklim. Tādā veidā pie manis atnāca ielūgums. Nolēmu to izmantot, jo es domāju, ka mākslai būtu jāstāv pāri ideoloģijām. Tas nozīmē arī kristīgai ideoloģijai kā tādai. Un tāpēc arī mākslas cilvēki kā tādi, varbūt es redzēju filmu Pianists. Tas bija vācu virsnieks, kurš izglāba ebreju. Un kāpēc izglāba? Tāpēc, ka
šis ebreju cilvēks bija pasaules slavens pianists. Un arī šis cilvēks, vācu virsnieks, viņš cienīja, vērtēja viņa darbus. Tā kā arī šādā vidē, es domāju, mums kopīgas ir gan kristīgas vērtības, bet kristīgās vērtības arī bez pašticības, viņas paliek vērtības. Ne visi to apzinās. Un es ar savu klātbūtni nolēmu šeit arī būt, baudīt, izmantot šo izdevību. Vai ir kādi pašam favorīti no pagājušā gada filmām? Man patika filma Tīklā. Man patika, latviešu filmas, tas es noskatos visas parasti vienmēr. Patika arī Tumšzilais evaņģēlijs, kur patiešām arī bija evaņģēlijs. Un šeit ir tā māksla, jo būtībā tur netiek pateikts. Tur pat vārds Kristus īsti netiek pieminēts pat, bet būtībā kļūst skaidrs, ka cilvēks šis policijas galvenā lomā, kurš viņš nāk no kristīgās vides un tā tālāk, kā viņi sevi pašķirās. Un māksla ir tas, kā cilvēki redz, kā viņi redz. Gan tie, kas ir draudzēs, kas ir kristieši, kas nav kristieši, kā viņi redz pasauli, kā arī draudzi redz, kā viņi redz arī kristīgās vērtības. Un māksla ir ļoti jaudīgs veids, kā vispār pasniegt arī kaut kādu vēstu. Tā kā, es pieņemu, ka mākslinieku vidū ir cilvēki, kas arī nes kādu konkrētu ideoloģiju, kas ir nopirkta, ja? Un to ļoti var redzēt. To arī filmās, ka tas ir propagandas filmas, viņas pat lēti un piegarši. Bet, ja patiešām mākslas darbi, viņi parasti stāv nedaudz augstāk par to visu. Jā, jautājums nebūs oriģināls, bet tomēr mēģinām. Ja tev jānosauc viena mīļākā latviešu filma un viena pasaules kino mīļākā filma, kuras tās būtu? Limuzīns Jānis Krāsā klasika, kas tika uzņemta burtiski pāris nedēļās, cik es zinu. Tas ir ļoti īpašs darbs. Un ārzemju filma Lielās Getsbijs, Fitzgeralda romāns par sapņiem, kas diemžēl paliek tikai sapņi. Un es novēlu arī gan skatītājiem, gan klausītājiem šodien, lai sapņi, lai viņi ir reāli, lai viņi nav utopiski, lai viņi ir sasniedzami. Un galā es novēlu arī mākslā, lai kristīgās vērtības, lai viņas tur arī būtu, lai viņas tur varbūt nedominētu, bet lai viņas tur arī atrastos. Ka mums nav jābaidās kristiešiem iet arī mākslā, sportā, politikā, visos virzienos. Jo Kristus vārds nevienmēr ir tāds obligāti nākt ar sarežģītiem Bībeles vārdiem. Ja? Tad tur Jēzus mirst par taviem grēkiem, tur Jēzus asins un tam līdzīgi. Es domāju, ka mēs paši esam evaņģēlijs. Un tas, ka es esmu šeit, es esmu šis evaņģēlijs. Šī Kristus vēsts. No tā punkta, kur es atrados, no tā punkta, visi mani draugi ir miruši. Mani draugi, 2000. gadā es atgriezos pie Dieva. Tie cilvēki, ar kuriem kopā tajā laikā, kas lietoja narkotikas un darīja palaidnības, viņi visi miruši. Es esmu ne tikai dzīvs, es esmu šeit, es nesu kristīgās vērtības politikā, un interesē arī man šī joma. Runājot par šo jomu, vai pašam ir sanācis būt kādreiz varbūt kā aktierim iejusties vai kā režisoram, kaut kā izbaudīt to kino burvīgo procesu? Mūsu draudzē ir vīzija, ka mēs esam un vēlamies būt kā kristīgās kultūras centrs. Tā kā nevis vienkāršot evaņģēliju nešanu, bet caur mākslu un kultūru. Tie ir dažādi uzvedumi, tie ir mūzikli, un mēs to darām. Tā kā mēs lielu uzsvaru liekam uz mākslu, kultūru, mēs liekam aparatūrai nežēlojam līdzekļus. Bet tomēr tev pašam ir sanācis kaut ko tēlot vai režisēt burtiski, vai scenāriju vismaz rakstīt? Jā, mēs paši savā draudzē to, ko esam veidojuši, es būtiski esmu piedalījies visos procesos. Šodien, ja sākotnēji es pats to darītu, tad šodien ir cilvēki, kas to izdara labāk par mani jau. Tā kā man pašam, es varu atnākt tikai jau uz gatavu pasākumu un baudīt. Pēdējais noslēdzošais, ļoti filozofisks dabas jautājums. Vai pasaule ir teātris, jeb kino scēna un mēs esam aktieri? Mums ir savas lomas. Katram tev ir sava loma. Es domāju par aicinājumu, ja, ko to izpildu sabiedrības labā, Dievam, ja, atbalstībā Dieva vārdam. Un arī kā ģimenes cilvēkiem, kam ir ģimenes, katram ir sava loma. Arī man, piemēram, loma vīru savai sievai, ģimene, ir loma mācītājs, ir loma motivators, tas nozīmē, ka dzīves kvalitāti uzlaboja cilvēkam. Trešais ir politika. Un viņas ir dažādas pilnīgi. Ne visi to var saprast, viņas ir dažādas, bet tā ir katra savu loma.
nedaudz nošķirtas, un tomēr viņam pamatā ir vēlme šo pasauli padarīt labāk. Saskaņā ar tām vērtībām, ar to ticību, kas ir man. Un būtībā jau visi tie cilvēki, kas kaut ko sasniedz, kas dzīvo tādu piepildītu dzīvi, viņi jau dzīvo pēc šīm vērtībām. Varbūt paši pat neapzinās, nevienmēr, bet tās ir šīs vērtības. Un, ja godīgi arī citās reliģijās tās pamat, šīs vērtības ir līdzīgas. Bet, es ticu Kristum, tas ir mans evaņģēlijs, viņš ir miris augšā un cēlies, es līdz ar viņu esmu, un es ticu, ka kultūrā, mākslā arī viņam ir jābūt klātesošam. Paldies par interviju! Jā. Iezīmējot 2025. gadu, kura noslēgumu mēs šodien te svinām, par visveiksmīgāko gadu Latvijas kino esības vēsturē. Bet nekas nav beidzies, jo 2025. gadā Latvijas kino ir nostiprinājis ne tikai savas starptautiskās pozīcijas un pavairojis arī Latvijas atpazīstamību pasaulē, bet Latvijas kino ir bijis ļoti populārs arī Latvijā. Latvijā pagājušajā gadā tika pārdots un nopirkts vairāk nekā 500 000 kino biļešu. Jā, cilvēki joprojām iet uz kino un skatās filmas kinoteātros. Un 1/4 daļu no šīm biļetēm nopirka skatītāji, kuri vēlējās skatīties Latvijas filmas. Tas ir ļoti augsts rādītājs, tas ir viens no labākajiem rādītājiem Eiropā. Un es ceru, ka pienāks tas laiks, kad arī mūsu finansiālās iespējas nebūs tās kārnākās Baltijā, mums nebūs jāžēlojas, ka mums ir mazākais finansējums kino Baltijas valstīs, bet mums ir Oskars. Un mums ir lielākais nacionālā kino popularitātes procents Baltijā. Protams, mēs esam malači, jūs esat malači. Mēs veidojam nacionālas filmas, mēs veidojam kopražojumus. Un, starp citu, Straume ir kopražojums, un, starp citu, Straume ir veiksmīgākais Francijas kino eksports ar vairāk nekā 8 miljoniem starptautiski pārdotu biļešu. Tātad mēs esam palīdzējuši Francijai, kur kino iegulda vairāk nekā 600 miljonu eiro. Paldies! Šī ir balva cilvēkam, kurš droši vien labprātāk paliktā izskadrā nekā atrastos starpmešu gaismā. Un pat pēc 10 gadiem savā karjerā viņš joprojām saka, tikai nenormālajiem nav bail. Un mēs droši vien varam viņu saprast. Mēs visi esam sajutuši to sajūtu, ka nedaudz ir satraukums pirms kāda ļoti būtiska uzdevuma, bet viņa darbā kļūdām nav vietas. Tas ir cilvēks, kura darbā precizitāte nozīmē drošību, uzticēšanās ir atslēga un humors vienmēr piešķir vieglumu. Tas ir cilvēks, kurš padara izteiksmīgas ainas par tādām, kādas mēs to pazīstam, vienlaikus saglabājot mierīgu prātu, stiprus nervus un sirdi īstajā vietā. Es gribētu teikt, ka manai runai būtu jābūt tikpat īsai, cik tas ekrāna laiks ir mūsu darbam uz ekrāna. Es gribētu pateikt paldies visiem tiem, ar kuriem mēs šo darbu uzsākām. Pateikt paldies kinostudijai un pateikt paldies arī aktieriem, jo viņi parasti ir katra sākumā un katra beigās. Mēs esam tikai pa vietīgi. Un es noskatījos pēc 50 gadiem filmu, kur mēs filmējām, liekam būt pašos sākumos. Un sapratu, ka palikuši no mums dzīvi ir tikai kaskadieri, operators un uldsdumps. Tāpēc es gribētu teikt tā, ka veci mēs paliekam visi,
Bet vecums iestājās tad, kad nevis, kad mums sāp locītavas un muguras, ka mēs domājam par to, ko mēs esam izdarījuši. Bet vecums iestājās tad, kad mēs sākam domāt par to, ko mēs neesam izdarījuši. Tāpēc nedomāsim par to, ko mēs neesam izdarījuši, un būsim vienmēr jauni. Nu, maleči. Žūri, es domāju. Tas tiešām negaidīti. Un jāsaka, ka viss šīs filmas veidošana bija kā tāds interesants scenārijs. Nu, tāds underdog stāsts, drīzāk tur neziņas un tukšuma un bezcerības bija ļoti daudz, bet sakritības un veiksmes arī, kā mēs redzam, veiksmi turpinās. Beigās tas ir happy end. Viena no veiksmēm arī tajā stāstā ir, ka es satiku šos divus cilvēkus un vēl ir 4. scenārists. Viena no veiksmēm ir tāda, ka mazliet vecāks cilvēks uzticējās jaunākiem un jaunākie ņēma vērā vecāko. Tādā ziņā, redz, mēs tā evolucionārā ceļā kaut kādā zināmā vērā revolucionāru produktu varam izveidot. Paldies! Ivo, par uzticēšanos, tu mums sauc par jaunākiem, drusku tā kā. Kad Ivo bija sarakstījis savu scenāriju Dievsunim, viņš nāca pie mums pēc tam, ka viņš bija redzējis filmu Baltcilts, viņš teica, Džeki, manuprāt, jūs esat vienīgie, ka šo man scenāriju var realizēt. Tad paldies tev, ka tu mums devi to iespēju, un mēs viņu to izdarījām. Labvakar, dārgie kinoļauds! Ļoti liels prieks šodien būt kopā ar jums, jūsu svētkos. Un vēl lielāks prieks šādi ar jums kopā strādāt. Tad, kad es biju maziņš, es domāju, ka es tikai būšu tur, kur esat jūs, respektīvi būšu pilnlaika aktieris. Tagad man tāds īslaicīgs, periodisks hobijs, par ko es esmu laimīgs un esmu atvērts jaunām iespējām. Un es tiešām ļoti priecājos par visu to, ko esat izdarījuši. Es fanoju par jums, tad, kad es redzu. Un es vienmēr gaidu kaut ko jaunu, un šodien noteikti arī kāds aizies mājās ļoti priecīgs. Mūzika bez filmām var dzīvot, bet filmas bez mūzikas nevar dzīvot. Un, kā mēs zinām, slikta mūzika var sabojāt filmu, laba mūzika vai atbilstoša mūzika var izglābt filmu, vai būt arī varbūt pat pilnīgi nemanāma, jo tā tik organiski iekļaujas visā stāstā, emocijās un paspildina aktierspēli. Vai arī tā var būt tik spēcīga, ka padzēja visu filmu vēl nebijušos augstumos. Piemēram, uzlieciet man skaņu celiņu no Šindlera saraksta, un es sākšu uzreiz raudāt, godavārds. Redzēsim, kurš no šī gada mūzikas autoriem, maniem mūzikas pasaules kolēģiem būs visvairāk pārliecinājis, uzrunājis un varbūt arī saraudinājis lielā Kristapa žūrī. Lūdzu, nominanti! Pirmkārt, apsveicam tevi, Agnese. Kādas tev sajūtas saņemot šo balvu? Saviļņojošas, ļoti. Tā ir ļoti personīga balva. Es saprotu, ka tā ir nacionālā kino balva, bet man ir ļoti personīga. Es laikam nekad neesmu tik daudz atdevusi savam darbam, kā šajā filmā. Paldies Zintaram Dreibergam par iespēju. Kam vēl tu vēlies pateikt paldies? Daudziem. Visai filmēšanas komandai un, protams, operatoram, protams, montāžas režisoram un gaismu māksliniekiem, marcakot visiem, kas tur bija. Un man liekas, ļoti būtiski ir pateikt arī paldies grīma māksliniecei, gan Beātei, gan Natālijai, jo tie cilvēki, kuri tajos grūtuma brīžos ir vistuvāk, viņi ir tā kā otras attālumā. Redzot tevi iznākam no skatuves, tu biji tiešām ļoti saviļņota, un tad man pašam, kā ar kino bišķīt nedaudz saistītam, man ienāca prātā doma, vai varbūt tu tēlo? Vai šis ir patiesa saviļņojums? Es ar šo jautājumu aizstāvēšos ar teikumu, ka man nekad neņem ierunāt reklāmas, jo
Es vienkārši laikam neprotu būt fake. Šādos brīžos noteikti ne. Jā. Kas ir tavi etaloni, tā kā tu saņēmi balvu par galveno aktrisi? Kas ir tavi etaloni Latvijā vai pasaulē tieši sieviešu aktrises? Sandra Hūlera varētu būt pasaulē. Hūlera? Es tagad domāju, vai es nosaucu pareizi vārdu, bet jūs izgriezīsiet, kas. Etaloni, sieviešu etalons. Es nezinu, godīgi, man liekas, ka jaunās māmiņas izglābs pasauli. Es tiešām tā domāju, tas spēks, kas pamostās tajā brīdī, kad tava prioritāte vairs neesi tu pats, bet tā mazā dzīvība. Tas ir, dod Dievs to katram pieredzēt. Vai basketbols pēc šīs filmas tev ir kļuvis tuvāks sports un varbūt tu seko daudz biežāk basketbolam? Es katrā ziņā saprotu vairāk no basketbola nekā pirms tam. Tādā ziņā noteikti viņš ir tuvāks kļuvis. Sveicies arī manam trenerim Kristofam Saulītim, kurš man individuāli trenēja veselu gadu no vietas. Jā. Jā, ir tuvāks, bet vai es tagad zinu, kurš ir čempions un kurš ne? Nē, tik traki nav. Kuras ir nākamās filmas, varbūt tās, kur tu zini, kas ir tapšanas procesā vai montāžā, kur mēs tevi redzēsim? Nākamā filma varētu būt filma Bērns, kas nāks laukā Lindas Olds režijā, kas nāks laukā šī gada rudenī. Paldies! Ja jums šķiet, ka Ģirtam no EVTN ir kādas aktieru dotības, jūs patiesībā nekļūdaties. Tāpēc, ka arī es ar komandu un lielākajā mērā ar savu kompaņonu Andreju Barišņikovu, kurš arī šobrīd filmē šo pasākumu, pagājušo gadu kandidējām uz labāko īsmetrāžu spēļu filmu Dzeltenais telefons. Balvu varbūt arī nesaņēmām, bet esam nonākuši šogad starptautiskajā festivālā Divas Annas, par ko liels paldies, ka uzaicinājāt piedalīties. Beidz spēlēt, atrodi darbu un dabū naudu! Sergej, apsveicu tevi un jūsu visu komandu patiesi un sirsnīgi. Jūs bijāt pilnīgi absolūtākie mani favorīti, un, ja godīgi, man tas bija pārsteigums, ka jūs uzvarējāt, bet patīkams pārsteigums. Un kādas ir jūsu pašu emocijas par šo visu? Vai tas bija pārsteigums vai tomēr pelnīti, kā saka viss, un likās pilnīgi loģiski? Es teiktu, kā bija? Pelnīti un pārsteigums, tieši tā. Man rodas mistērijas jautājums. Mēs nekad neredzam Oskaru Rūpenheitu. Kur viņš ir un kā labi viņš nav šodien šajā nozīmīgajā pasākumā? Viņš pārstāv filmu nemazāk nozīmīgā pasākumā. Viņš ir Bostonā, ASV, kur ir filmas Ziemeļamerikas pirmizrāde. Bet viņš ir īsts. Es varu apgalvot, viņš tiešām eksistē, un viņš ir īsts, un viņš ir pelnījis visas tās balvas, kuras filma šodien ir saņēmusi. Kas bija grūtākais filmas uzņemšanas procesā? Es teikšu tā, ka droši vien, kad man kolēģi man piekritīs, ka filmas uzņemšanas procesā pats grūtākais bija šis process. Viņš bija vairāk kā 3 gadus ilgs. Viņš bija ļoti vērienīgs. Mums bija ļoti daudz cilvēku, kas pieteicās filmēties, kas tika izvēlēti filmēšanai. Mums bija ļoti daudz materiālu, kas tika nofilmēti. Un mums bija ļoti ilgs laiks, kamēr mēs to visu salikām kopā. Tā kā tas process, viņš bija grūtākais, bet kaut kādā ziņā laikam arī patīkamākais, tāpēc, kad mēs jau viņu darījām. Tāpēc, ka tas ir forši, nevis tāpēc, ka mēs varbūt cerējām uz balvām vai kaut ko tādu. Mums ļoti galvenā balva tas, ka cilvēki skatās filmu, viņiem patīk, un tas ir pats labākais priekš filmas komandas. Ja pirmā filmā tika daļēji vai pilnībā ar pūļu finansējumu finansēta, tad es cerēju un gaidīju, ka būs arī līdzīgi ar otro, bet arī šai filmai lielākā daļa bija, cik saprotu, pūļu finansējums. Šai filmai bija gan pūļu finansējums, gan privāti atbalstītāji, gan mūsu lieldraugi, gan arī, būsim godīgi, mūsu atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds, par ko viņam milzīgs paldies. Tieši brīdī, kad mums visvairāk bija vajadzīga nauda. Tā kā dažādi avoti. Tad cerams, ka uz nākamo filmu jau budžets daudz vieglāk savāksies Oskara Rūpenheita komandai. Tā mums teica arī pēc pirmās filmas, kas īsti vieglāk nebija. Tā kā es laikam baigi necerētu, bet mēs tāpat to darīsim. Vai ir zinām jau jūsu komandas nākamie plāni, nākamā filma vai projekts? Mēs jau kādu laiku strādāsim ar šo filmu. Vēl visi nav noskatījušies. Mēs to zinām pavisam droši. Noteikti tie, kas mūs skatās, arī vēl visi nav redzējuši. Tā kā mūsu uzdevums ir, lai visi noskatās, un tad mēs ķersimies klāt pie kaut kā jauna.
Ja filma tiek Bostonā promotēta, tas ir latviešu diasporai vai tas ir starptautiski arī? Gan tas ir Bostonas Baltijas kinofestivāls, kur ir filmas gan no Latvijas, gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Viņa apmeklētāji noteikti nav tikai diaspora, bet arī vienkārši amerikāņu skatītāji. Jā, vairākās intervijās esmu dzirdējis to, ka galvenās lomas atveidotājs ir pieminējis to, ka bija arī viens īsts aktieris. Varbūt var beidzot atklāt, kurš tad bija tas īstais aktieris, jo daudzi neprofesionāli aktieri darbojās šajā filmā. Es domāju, ka varbūt tas paliek mistērija, bet lai katrs pats, kurš skatās filmu, mēģina uzmēt, kurš tas ir, kurš ir tas īstais profesionālais aktieris vai varbūt tā ir aktrise. Tik daudz pateikšu. Okay. Un mazliet no kritikas viedokļa, man noskatoties filmu, pašas beigas likās neloģisks. Respektīvi, tēls, kurš sākumā ir tik ļoti pareizs, ļoti ātrā veidā viņš tiek apbalvots ar medaļu. Un vēl pēc jau nākamajās burtiski ainās, pēc pāris sekundēm viņš jau ir sēž kā mafijas boss. Kāpēc tik strauji pagrieziens? Par to tad arī ir tā filma, vai tas bija strauji. Filma ir 2,5 stundas gara, varbūt tas nav tik strauji, varbūt ka viņš jau no sākuma gala nebija nekāds labais. Tie ir jautājumi, kurus filmas režisors un scenārija autors uzdod skatītājiem, un tam nav viennozīmīgs atbildes. Vai kā katrs to saprot, tā tas arī ir. Bet jūs varbūt iekšā komandā vismaz zinat to atbildi, kad tika rakstīts. Nav jāsaka, protams, skaļi tagad, bet... Kurā brīdī viņš no labā tā palika sliktais? Droši vien, ka mēs zinām, jā. Tad labi, ka jūs vismaz zinat. Vai var salīdzināt Kriminālās ekscelences fondu, un ja var, kā ar Tumšzilo evaņģēliju var salīdzināt? Es domāju, ka salīdzināt noteikti var. Tas ir veids, kā šīs filmas tiek uzņemtas, kas pa komandu, kuru viņas taisīja. Un šis komandas piegājiens un es teiktu, tāda komandas dvēsele, kuru šīs filmas taisīja, lai gan saturiski, protams, vai stilistiski, viņas ir diezgan dažādas. Bet priekš mums viņas ir diezgan līdzīgas. Jā. Oskars Rūpenheits ir Latvijas Tarantino vai Gais Ričijs? Es domāju, ka tev būs jānoķer Oskars Rūpenheits un jāpajautā viņam pašam, jo es viņu vietā šo nevarēšu atbildēt. Tas, lai paliek varbūt intervijā ar Oskaru. Kaut kad jau viņam ir jāsniedz tā intervija. Un pats pēdējais tiem, kas vēl nav redzējuši filmu, kādēļ viņiem būtu jāredz jau šī 25. gada labākā filma? Es teikšu, ja gribās viņu redzēt, ja tad vēlme, tad ir jānoskatās. Ja nav tās vēlmes skatīties, ir ok. Mums tas ir ok. Mums gribētos līdz tā vēlme, vai tev liekas, ka šis stāsts varētu būt man interesants, vai kaut kas. Un tur ir ļoti daudz, kas tur ir periods, tur ir varoņa. Menti, bandīti, 90. Bet ja būtu jāpārfrāzē savādākā teikumā, par ko ir filma? Es teiktu, ka viņi ir par galveno varoni un par viņa odiseju, teiksim tā, un ceļojumu gan ārēji, gan arī visvairāk iekšēji. Liels paldies par interviju. Paldies jums. Paldies. Sekundīti vēl bija.